Pirmizrāde šodien, jā, pirmo reizi Tadām! Mūsu ēterā pasākums jau atrakcija ar nosaukumu Sacīts darīts. Sacīts darīts? Jā, Sacīts darīts šoreiz kopā ar sadarbībā ar pirts mucu ražotāju Igoru Balodi. Izvēlieties pirtnieku iecienīto pirts mucu, jo pirts muca ir mobila, var pārvadāt ļoti ērti pārvietojumu un var novietot jebkur. Un tā šobrīd jau ir novietota Radio SVH studijā. Varat paskatīties video streamā, kā tā izskatās. Pirts tā definēta kā pirts ūdenskritums ar koku stiprinājumu. 165 eiro vērtībā, starp citu, šāda te muca. Un mēs piedāvājam to uz maiņu pret jūsu apņemšanos kaut ko traku dulli izdarīt. Jā, līdzīgi maiņas kantorim mēs tad mainām šoreiz nevis pret mantu, bet pret jūsu līdzdalību dzīvē. Jā, pret darbošanos aktīvu, kas tiks fiksēta vai nu fotografijā, vai arī video materiālā. Bet kas attiec uz Igora Baloža ražotajām pirts mucām, tad tās ir ar 5,5 gadu garantiju, piegādātas tiek visā Latvijā. Aplūkojams Rīgā, Stabu ielā 58, un vairāk informācijas var uzzināt pirts.net vai arī pirtsmuca un pirtsmuca@gmail.com. Jā, bet vajadzētu tā kā sagaidīt no jums tavu apņemšanos. 67339933. Ko jūs esat gatavi izdarīt? Pret ūdenskrituma, pirts ūdenskrituma dēļ. 3 piedāvājumi, tāpat kā mājas kantorī, un tad jau, vienu mēs atstāsim tālākai cīņai. Jā, halo. Labrīt. Sveicināta, Ilze. Kas noticis? Man ir bail no augstuma nenormāli. Jā. Un es apņemos uzkāpt uz jumta. Vai mums arī ir bail, ka jūs uzkāpsiet uz jumta? Jā, tas ir riskanti varbūt tā. Mums ir uzreiz jāvienojas, ka šī spēle notiks tāda atbilstīga drošības nosacījumiem, saprāt robežās, un nav jāsitas nost. Un tad mums tā vispār tā man bail. Vai jums ir kāda dulība padomā arī uz zemes? Varbūt tad vajag paprātot to. Bet mēs pieņemam, labi, lai tas ir pirmais. Kā variants ir, Kā variants ir, paldies, Ilze. Aucē rāpsies uz jumta, ar drošības ar jumiķi pie sāniem. Drošības jumiķi pie sāniem un klamburiem visādiem, un kā viņas tur sauc tos, drošības jostas. Labi, nākošais. Halo. Jā. Halo. Jā, labrīt. Sveika. Labrīt. Jā. Un jūsu vārds? Linda. Linda, ko jūs esat gatava darīt? Es nedarīšu. Es varētu piedāvāt lāceņu zaptu. Mēs jau arī par to vienojāmies tikko. Nevienojāmies, stāstījām. Vienojušies mēs vēl neesam, kā jūtams, jā? Nē, vēl tad būs grūti. Tas nav maiņas kantoras 24D, tas ir jauns pasākums, Sacīts darīts. Mums ir manta, bet jums ir apņemšanās kaut ko izdarīt. Pie tam, tad, ja mēs to it kā samainīsim, tad jums tiešām būs jāatsūt kaut kāda dokumentāla liecība, video vai foto veidā. Vai jūs varat atnākt to kūleni ar pliku dibeni mēs šeit pat mūsu koridorā. Nofočēsim paši, kā tad? Jā, labi. Un, halo? Jā, lūdzu. Jā, pirmā reize, pirmizrāde, skaidrs, cilvēki ir apjukuši, viņi nezin, ko tādu sadarīt. Kaut arī iepriekšējās 3 dienas, padomājiet paši, atcerieties. Vienkārši jāatkārto. Attiniet filmu, jā, atkārtojiet to. Jā, halo. Labrīt. Labrīt. Tad beidzot. Tā, kā jūs sauc? Arturs. Lūdzu, klausamies. Varētu nopļaut kaimiņam pļavu ar izskapti. Ar izskapti? Vai cik senili? Tajos labajos laikos. Un cik tā viņam tur ir? Tā pļaviņa 2, 1. Kāds nepilns hektāriņš būs? Hektāriņš. Vispār, droši vien, ka normāli. Jūs tā bieži viņam pļaujat to pļavu, vai? Nē. Tas būs pirmo reizi, ne tās mucas, vai ne? Bet ar izskapti? Ar izskapti. Kā senos laikos, baltā kreklā. Artur, vienkārši izcils piedāvājums. Baltā kreklu vakarā uz pirti. Jā. Manfred, lieliski. Ko? Artur, jā,
mums vēl viens jāsaka. Mums taču jau nav zapteni, mēs nepaņēmām. Zapteni. Tā, Artur, pagaidiet druski, jā? Varbūt, ka mēs būsim vienojušies. Tā, mums vēl vienu paklausīsimies. Halo? Labrīt. Jūsu vārds? Varētu 30 reizes piepumpēties. Paldies, viss kārtībā. Domāju, tad Artūra pļaušanas talka, jā. Tagad jūs esat, kā saka, finālam izvirzīts. Jāsāk izskapta rīt. Jā, galodiņi jāmeklē ir, un piekdien tad noskaidrosim. Var jau jūs atkal Ilzi jau var izdomāt kaut ko vēl dullāku par kāpšanu uz jumta un vinnēt šajā pasākumā. Tā kā, no viņas jau mēs neizvairīsimies, vai ne? Labi, Artur, domāju, nelieciet nos klausulīt, mēs te vēl mazliet pačīvināsim, jā? Labi. Nu tālūk, rekā mums bija. Interesanti sākāmies. Šis pasākums sacīts darīts ar pirts mucu ražotāju Igoru Balodi. Un mūsu tāds maiņas objekts pret jūsu apņemšanos vai darbību ir pirts ūdens kritums ar koka stiprinājumu. Tas, kas šeit man pat aiz studijā. muguras, Jā, tu tajā gandrīz vari arī brīnišķīgi smaržo, ļoti garšīgi. Jā. Rīt turpināsim!